Labdien! Šajā video es ātri nodemonstrēšu, kā dažu minūšu laikā var izveidot kvalitatīvu interneta reklāmas mediju plānu. Tad ievedīsim kādu no populāriem atslēgvārdiem kā sievietes, nospiedīsim meklēt, te atsījāsies diezgan plašs klāsts no tā, ko mēs varam izvēlēties, apskatīties, palasīt aprakstus, bet, pieņemsim, ka man interesē tādas lapas, kur ir maksimāli daudz reklāmas rādījumu, tad es izvēlos otru pusi, adnet, un pieņemsim mamām receptes. Vēl es izvēlošos tādu testa mēdīju kanālu, vienkārši nodemonstrēt, kā arī iesniegt ar reklāmas laukumu pieteikumu. Tad es pastos uz visiem reklāmas laukumiem, kas ir šajos mediju kanālos. Tātad mēs varam arī atsijāt šeit pēc zemākā piedāvātā CPM. Redzam, ka ir diezgan plaša izvēle. Šajā gadījumā es izvēlēšos tādas, tā teikt, top vietas. Un mēs redzam, varam arī paskatīties pēc laukuma izmēriem. Tātad izvēlamies kādus no piedāvājumiem. Paņemam arī izvēlēsimies arī atsevišķi atklika. Risinājumu izveidosim jaunu kampaņu. Kampaņa ilgs 2 nedēļas. Un tātad mediju plānā mēs vienkārši iezīmējam, kas mums tieši interesē. Šajā gadījumā ir atklik, tas nozīmē, ka mums jānovāda vēlamo klikšķi skaits, ko mēs vēlamies saņemt. Citu, attiecīgi, ir izvietojumi par rotācijām, tad mēs rezervējam vienu rotāciju. Testa medijā ir skatījumi, tad mēs rezervējam skatījumus. Un saglabājam, tad mēs varam ielikt arī provizorisko CTR. Lai redzētu, kāds ir tas iespējamais reālais CPC. Eksportējam šo te visu uz Excel. Un faktiski redzam, ir faktiski gatavs tās tikai mediju plāns, kur ir kampaņa, klients, sākums, beigas, medijas, nosaukums, izmērs, pārdošanas veids. Te var redzēt arī klikšķi. Šeit neparādās vēl klikšķu skaits, tāpēc, ka vēl nav apstiprinājums no atklika. Šajā termiņā vispār ir iespējams tādu apjomu saņemt. Tad, kad ir iesniegts, tad arī saņems apstiprinājums, un tad arī tas varēs tikt eksportēts uz Excel. Un šeit arī visi aprēķini galvcām pēc atlaidēm. Un, principā, mediju plāns ir gatavs mazāk kā 5 minūtēs.